vīrs, tēvs, deputāts, uzņēmējs, bijušais Liepājas domas priekšsēdētājs, basketbola entuziasts, cilvēks, kas stāv un krīt par savām vērtībām, Jānis Vilnītis. Paldies! Paldies par pieteikumu. Sveiks, Jānis! Sveiks! Šīs ir tās lietas, ko internets saka par tevi. Ierakstot Googlē tavu vārdu, izmetās šīs pazīmes arī, bet Jāni, kad tu satiec kādu cilvēku, ko tu pats saki par sevi? Kas ir Jānis Vilnītis? Nu, es parasti sāku tā, ka faktiski tu jau diezgan labi prezentē, sāka ģimeni. Kad man ir 5 bērni, esmu ģimenes galva, vīrs, un tas ir pamats. Un tad tu tālāk biznesa, kas ir Liepājas papīrs, kas ir mana atbildība tiem vairāk kā 100 cilvēkiem, un tad nākamais ir politika. Tā ir jau man pieredze vadīt pilsētu un joprojām strādāt. Tā viss tā sadalās plauktiņos, ja? Ģimene, uzņēmums, prioritātes. Kādas tev ir attiecības ar mākslīgo intelektu? Atklāti teikšu uz jūs, es zinu par šīm iespējām, bet man arī draugu kolēģi, arī darbā manējā cilvēki izmanto, ko te rakstot vēstules klientiem. Es pats to vēl nesācu darīt, jo man ir tā, ka man patīk pašam rakstīt, bet man pašam patīk rakstīt ar pildspalvu. Tas ir tā, ka es māku rakstīt, protams, arī gan uz rakstāmašīnu kādreiz, gan uz datoru tagad, bet tā pildspalvu rakstot, tā domas, ātrums ar to rakstīšanu vairāk mazāk sakrīt. Un man ļoti patīk tas process, ka tu ar to domu uzlikt uz papīra. Tu vari pēc tam labot, svītrot, bet tieši tāpēc mākslīgam intelektam, es zinu, ka tas būs ātrāk, bet es zinu, ka mākslīgais intelekts arī jātrenē, lai viņš saprastu mani, lai viņš uztvertu mani, kad tas sākums būs diezgan visticamāk grūts. Bet es pagaidām nelietu. Man pašam lasot, ko mākslīgais intelekts rakstīja tieši par tevi, radās vairāk jautājumu. Un viens no tiem bija baznīcas skolas. Jāni, kā tu nonāci līdz tam? Nu, pieņem, pirms tam vajag kaut ko zināt par Dievu, vajag kaut ko saprast, lai dziedātu korī. Kā tas viss sākās? Kāpēc Jānis Vilnītis bija baznīcas skolī un vēl 10 gadus? Es zinu, kā dzīve met tāds kūliņus, un man patīk, ka es vakar biju aizgājis paklausīties Aigar Graubi, Jumpravs solistu un arī daudz filmu režisoru. Un viņš tieši teica, viņš bija nolēmis, tāds īsais stāsts, kāpēc to tajā pieminu, nolēmis pēc vidusskolas uzreiz braukt mācīties par režisoru. Bet viņš sanāca tā, ka tajā gadā viņš nevarēja to izdarīt, viņam bija pēc gada. Un tad viņu uzaicināja Jumpravā spēlēt Aigars Grāvers, un viņš ar gariem zobiem aizgāja un beigās aizķērās. Un te arī tas pats, kad ir dzīvē kaut kādas lietas, ko tu pat neplāno. Piemēram, baznīcā. Es biju jau 90. gados baznīcā, bet es nebiju pa īstam. Kā tas ir brieži vien tur kristījies, iesvētījies, bet tā īsti līdz galām tu laikam, vismaz es pa sevi varu runāt, neizprotu, nepieņem. Tad 2000. gadā, tad vēl nepazina tāda šitās te, kā viņi saucās, veģetīvās nervu sistēmas distonija, un tad ar to bija jācīnās, un tad atkārtot nonācu baznīcā, bet baznīcā netik daudz, ka galvenais ticībā. Kad atklāja pa īstam Dievu, tā, esmu ticējis visu laiku, viss, kopš sev atceros, bet tad tā pa īstam, un tad tie notikumi salikās. Tad atgriešanās tādā nopietnā veidā draudzē, mani uzaicināja par draudzes priekšnieku, mēs veicām draudzē kapitālo remontāns, baznīcu sakārtojam, un tad Līga Jāna atnāca uz Liepāju, un Līga veidoja kori. Un es nekad korī nebiju dziedājis, bet viņi dzirdēja man balss baznīcā, viņi teica, nāc iet, un tā es tad nokļuvu. Un tā tev vienkārši paņēma. Tā kā es teicu, nejauši. Jā. Radās jautājums, kāpēc Dievs? Tu stāstīji par iešanu un par to, ka varbūt tās nav tādas personīgas attiecības, tāda ticība, vienkārši iešana, bet kāpēc priekš tevis Dievs? Jo tas ir tāds plašs temats, kas vispār ir sabiedrībā, un cilvēkiem uzskat dalās tieši par to. Kāpēc priekš tevis? Man ir tā, ka es no bērna dienas, lai man mamma tēti negāja baznīcā, bet es ticēju Dievam. Un tā ir kaut kāda sajūta, un tev nav jāiet baznīcā, lai ticētu Dievam. Bet tāda iekšēja sajūta bija. Un es vēl atceros, man bija kaut kādi 4-5 gadiņi sētā. Viens čels tāds lielāks, man manī bija nopircis riteni, un es tur pētu un jūsmoju, un man nekad mūžā tāds ritenis nebūs. Kaut kā pabāza sev plauks, tur arī es riteni un to dubulbleķi.
Un tajā brīdī es savā galvā padomāju, droši vien tajā bērna saprašanā par pasauli, ka man tāds ritenis nav, vai vispār Dievs. Man uzreiz atnāca atbilde, tas ritenis sakustējās un pāršķēla man roku, joprojām rēti ir. Un ne jau tur tas, ka Dievs nežēlīgs vai kā, par to nav runa. Runa iet par to, ka tā bija momentāla atbilde, nešaubies. Neielaid sevī šaubas iekšā. Un ja skatos visu savu dzīvi, tad, ja es esmu tā kā kaut kur sācis tālāk no Dieva iet, viņš man ir aicinājis, paldies Dievam, apakaļ. Vai drakajos, nezinu, 18 gados, kad jauniešu laiks, kad ir kaut kādi citi izaicinājumi. Bet man bija ļoti, teiksim, ticība un baznīcas tomēr tā nevienmēr ir vienādas lietas. Un baznīca ir ļoti, ļoti svarīga, bet kāpēc viņa ir svarīga? Kāpēc viņa palīgs? Mēs neesam tik daudz stipri, garīgi, lai paši varētu meditēt, lai paši varētu Dievam lūgt, lai varētu izprast svētos rakstus, lai varētu savu dzīvi sakārtot. Un šeit ir baznīca tas lielais palīgs. Man tā saprašana par to radās tikai stipri vēlāk, jau, ka man bija jau tuvu 30 gadiem. Bet vai notika kaut kāds konkrēts moments, kaut kāds pagrieziena punkts bija tavā dzīvē? Man vairāk tāda ir. Pirmkārt, esmu piedzīvojis brīnumu, kad manī dzīvē bijis, kā es teicu, kā trakais laiks, kad ap 20 gadiem pēc armijas, kad jūra līdz ceļiem, ka liekas, ka es visu varu izdarīt un stiprs un tā tālāk. Un, uztaisīt ir tādas lietas, par ko negribās runāt, bet, atcot, ja godīgi, man bija jāsiež cietumā. Un es to esmu izsūties Dievam un jau nožēlojis daudzkārt, bet pēc tam nav tā, ka to zināja tā brīdī gan policija, gan prokuratūra. Un es gāju lūgt Dievu, un tas viss tā sakārtojās, tas pagāja garām. Jo tad pēc idejas, man būtu bijis jāsaņem pelnīts sots, un droši vien tas būtu arī pelnīt bijis. Jo nejauši, bet es izdarīju kaut ko sliktu, kā tas mēdz dzīvē būt. Tā kā es teicu, esmu piedzīvojis brīnumu vienreiz, tad Dievs man tā kā panāca pretī, izglāba, sapurināja, un es atkal lēnām gāju, ne to ceļu, ko vajadzēja iet, un tā bija nervu sistēmas šis sabrukums. Un arī ne jau tāpēc, ka neceļos gāju, tāpēc, ka pār daudz uz sevi paļāvu. Es varu, es izdarīšu, un tad, kad veģetīvā nervu sistēmas distonija aizgāja, tas ir, es un vienam nenovēlu iepazīt, bet tas tagad viņam būtu vairāk pazīstam, bet 2000. gadā, kad tas man notika, tad faktiski nebija tāds skaidrs atbildes, kāds ārsts varētu pateikt, ka tev ir tā un tā un tā, tu pats mocījies cauri. Bet baznīcā un atkal tāda pa īstam atgriešanās man beidzot sakārtoja vairāk un mazāk visu, tā kā lai kāda teica pa plauktiņu. Vajadzēja izpeldēt cauri kaut kam lielākam, lai saprastu, ka tā ir patiesība. Labāk to nedarīt. Es to arī dalos to piemēru, ka labāk tā nedarīt. Labāk ir nepiedzīvot dziļas krīzes, jo tur arī, pēc tam arī grūtāk ir tikt ārā. Man rodās jautājums, vai bez tā var iztikt pēc tām dziļajām krīzēm, bet nedaudz noejot no kristietības un runājot par tavu bērnību, tāda bija tava bērnība. Kāds Jānis bija kā bērns, vai toreiz jau tev bija kaut kādas līdera īpašības, vai tās attīstījās laika gaitā? Jā, droši vien, ka bija, bet, tagad atskatoties atpakaļ, es augu sarežģītā rajonā. Ziemeļrietumu priekšpilsētā vai Laumenē, vai Vēlnciemā, kā kurš sauc. Mums bija sēta, vislielākā sēta laikā, tā teritorijas ziņā, un mācījos skolā, kur mums bija divpulsmu skola, latviešu krievu, un mums sētā bija kaut kādi 60-70% krievu bērni, un kaut kā 30 bišķi pāri latvieši. Bet mēs visu to tā, tagad tā liekas tas stulbi, es to runāt, bet kas tajā laikā dzīvoja, tā kā to noteikti atcerēsies. Kad mums tur skaitījās, ka visi mīļi un draudzīgi, bet tā jau īstenībā nebija. Īstenībā bija tā, kad piemēram, es biju tāds savas sēdes bandas vadots, un pretī bija mums atkal tā kā krievu puiši, tāds stiprāk atkal, mēs vienmēr cīnījāmies. Kurš futbola laukumā tiks, un kurš tur kaut kādā vēl tur kaut kāda, basketbola laukumā bumbu spēlēs, un
Un tā kā kaut kādā mērā sanāca tā, ka tāda bandiņa sanāca ap manīm, bet tāds sēts, labā nozīmē bandiņa, tāda nevis sliktā, kad mēs vienkārši cīnījāmies par to, kad mums būs teikšana par sētu. Ko šī bērnības sensācija tev devusi? Izklausās, ka viegli tur negāja, rožaini tur negāja noteikti. Bet gāja, kā jau puišiem, vai labi, kad tev, man jau liekas, ka puikam ir jāpiedzīvo, ka tu nevar kā tikai viss būt tā, ja baigi glūdi, ka tev kādreiz jāmāk arī sevi aizstāvēt, savus tuvos aizstāvēt. Man atkal plus bija tajā laikā, ka mēs 3 brāļi esam, viens pa manīm jaunāks, viens 7 gadu vecāks. Un tas arī palīdzēja, ja man tur tādi vecākie, piemēram, kā es saku, Krievu no pretējās mājas sāk darīt pāru, ka es netiku viens galā, es pasauku vecāko brāli. Un tas atnāca palīdzēt. Bet, principā, caur to raksturs veidojas. Kad tu tā nevis, teiksim, mūc vai slēpies, bet kad tu stājies pretī. Un vēlāk jau skolā, vēlāk arī armijā tas jau nodara. Noteikti man tas ļoti noderēja, jo, kā teikt, ja tu sāc liekties, tad pēc tam iztaisnoties ir baigi grūti. Jā. Es klausos par tavu bērnību, un man grūti saprast to, jo es neesmu pats no tā laika, bet Tas ir labi. savas paralēlas es varu saviet, vai ne? Un dzirdot par to, ka tev bija tāda raiba bērnība, to arī es pabeidzu Liepājas 7. vidusskolu, ja nemaldos, un pēc tam tu aizgāji mācīties uz Jelgavu. Jā, studēt inženieriju. Jā. Man savilkās tādas paralēlas, kā tas var notikt, ka Jānis Vilnīts aiziet studēt inženieriju un beigās parādās uzņēmēja darbībā un politikā, vai tas vispār bija tavs iepriekšējais mērķis un tāds tavs nodoms, vai atkal tās ir apstākļu sakritības? Par sevi es noteikti teicu tās apstākļu sakritības, jo teiksim tā, Jelgavas izvēle, tas vienkārši bija tā, ka mēs ar draugiem braucām gan uz Rīgu, gan uz Jelgavu. Uz Rīgas netiku, atbraucu uz Jelgavu līdzi, un es izkāpu no autobusu Jelgavām, izstaigām Jelgavā, aizgājām uz pili, apskatījāmies tur faķus tuvākos, un es sapratu, super, šitā ir foršākā vieta, kurā var mācīties, un tas lēmums bija vairāk emocionāls, kā tāds, teikt, ka es būtu speciāli mācījies, lai iet pa inženieri. Pēc tam es vienkārši paskatījos, kas man sanāk, man patika matemātika, man sanāca matemātika, fizika, un es domāju, kāpēc ne, kur sanāk pēc tiem priekšņitiem, tur konkurss arī bija, un tur bija iesteiksim arī, un tad jāiet tur, kur es zinu, kas mans stiprās puses, un faktiski tā izvēle bija vairāk tāda, no apstākļiem, nekā, ka man tur tas baigais plāns būtu bijis. Skaidrs, beigās no studijām. Atceries kādas lietas? Ļoti daudz? Iedod kādus piemērus. No studijām pats galvenais, kad pirmais kurs, tu esi prom no ģimenes, un, kā tev tie izaicinājumi ļoti daudz, un tie pamata izaicinājumi pirmā kursā Jelgava skaitījās, tajā laikā, kas mācījos, tas bija 87. līdz 93. gads, kopā 6 gadi, jo es pa vidām biju vēl armijā, tajā laikā padomu armijā iesaukts. Un, jo students tad sauc, ka tas pirmais kursiņš aizgāja zīmē 3-4 ballītes nedēļā. Jo dažādas fakultātes, tādi meži, eki, mehi, hidris un tā tālāk. Un tā katrā fakultātē savu ballīti, un tad arī, protams, pēc ballītes lielākais laiks paiet. Pirmais kurs beidzās ar 18 parādiem, bet es, protams, tās nebija vienīgais, citiem bija plus mīnus pat vairāk, bet man kaut kā atkal beidzot to kursu, man bija tāda iekšēja apņemšanās, lai vai kā, es tos parādus nokārtošu, un es nokārtoju. Beidzot to pirmo kursu, man nebija vairs neviens parāds. Neviens parāds nebija. Nē, es visu biju nokārtojis, visu to, ka tas nebija viegli. Un pēc pirmā kursa man paņēma armijā, un tas man baigi palīdzēja, ka es nokārtoju, jo tie čaļi, kas kopā maniem pēc tam atnāca un turpināja mācības, kam bija jāsāk ar parādu kārtošanu, tad mācīšanos, es te gribu teikt, 90% no viņiem beidz mācīties. Un savukārt, pat cik man nebija parādi, es jau varēju uzreiz mācīties tālāk. Bet tad tas bija tā, pirmais kurs un pārējie 4 kursi, tā kā diena un nakts atšķīrās. Pirmais, tāds, ballītes pamatā bija pamata interesi, un tā nākamie bija pamata interesi tikai un vienīgi mācības. Un es arī beidzu augstskolu kā teicamnieks, man nebija jākārto vēl tāds kompleksais eksāmens, jo man atzīme bija
toreiz ir 5 bāju sistēma, ir 4,5. Oho. Un tas bija jau tā, kad skaties teicamnieks, tad nav jākārtot tas. Tā kā bija savu veidu priekšrocība, varēja diplomu darbu ātrāk sākt. Tāds adaptēšanās process arī notika universitātē. Pirmajā kursā tīpaši, tu prom no mājām, tad tu neviens pakaļ neskatās, un tas ir tas, kā teikt, tas riskātais visiem jauniešiem. Un pēc universitātes, kas notika tālāk? Vai uzreiz tu domāji un izdomāji, ka tu būsi uzņēmējs, ka tu būsi politiķis, vai tie bija arī kaut kādi parasti darbi, kur tu saņem algu, kur tu pie kāda strādā, vai tu saprati, nē, es nestrādāšu nevienam? Man kā radās uzņēmējdarbība interese 5. kursā. Mums mācīja, tas nebija populāri, 92. 93. mācību gads, bet sāka mācīt uzņēmējdarbības pamatus. Un tajā laikā, pēc cik es padomu laikos iesāku mācīties augstskolā un Latvijas laikā beidz, tad tajā laikā uzņēmējdarbības pamatus augstskolās vēl nemācīja, vai tikko sāk. Un mums šo tēmu uzņēmās mācīt. Viņš bija profesors saucamos hidroinženieru fakultātē. Tas bija Andris Čēls tēvs. Andris Čēls tēvs. Profesors. Oho. Jo viņam gan tēvs, gan māte no Jelgavas, ap divi profesori. Pudencīs Čēls bija ekonomikas profesori, un viņa tēvs bija inženieris hidromelorācijas būvēs. Un neskatoties to, ka viņš bija inženieris, viņš ar tādu gaišo prātu stabiņu tajā laikā, arī viens no tādiem uzlecošiem zvaigznēm, tādiem pedagoģijā. Viņš arī savu augstskolu un komercskolu pēc tam dibināja. Viņi sāka Jelgavā mācīt uzņēmējdarbības pamatus. Un tas bija baigi interesanti, un man iepatikās, ka likās, ka tu vari tā domāt savādāk. Un tā kā pabeidz augstskolu, tas man nelika mieru. Man visu laiku galvā bija, kad tu nevis pie kāda strādā, bet ka tu vari pats organizēt. Un tas uzreiz bija tāds, kā teikt, kad man bija jāiet uz grobiņu, uz Lauķiem šancēt, jo man visu laiku maksāja stipendiju, pie tām paaugstināto teicamnieku stipendiju, kas bija 2 reizes lielākā parastā. Un tā kā es biju gatavs strādāt, bet grobiņas lauteknieki jūka ārā. Es tur 3 mēnešu gaidīju, beigās pateica, tu mums neesi vajadzīgs. Es saku, kā stipendiju jūs mēs maksājuši? Nē, norakstīsi. Tu mums neko neesi parādā. Un tad faktiski tas bija tāds zinuls, kad tu paliec it kā bez darba. Tas traks laiks, 93. gads. Man bija 93. gadā gan sieva, gan 2 bērni jau. 24 gadi, un par tiem jau arī jāatbild. Un tā fakti ātri bija jāpieņem lēmums to darīt. Un tad tas lēmums bija, tēvam bija zemnieku saimniecība, viņam grūti gāja, tur bija, viens bija izpratne, otrs bija paņēma aizņēmumu un bija jādod nauda, un tad mēs ar tēti vienojamies, ka es pārņemu zemnieku saimniecību un uzcelšu uz kājām. Un tad tas man bija, tā teikt, no 93. līdz 95. gadām 2 gadu laikā to zemnieku saimniecību pacēla, atdevām visus kredītus, bet pēc tam ar tēti arī kopā norunājām, jo es neredzēju par nākotni, ka uz 15 hektāriem grūti ir izveidot tādu biznesu laukos. Jā. Un tā divi vienojamies, kad pabeidzam, ka mēs to zemīti, es palīdzu tētim privatizēt viņu, tā bija tā kā valsts zeme, par ko bija jāmaksā nodokļi, un ka mēs šo uzņēmējdarbību beidzam, tad es aizgāju uz citu. Tāds pašmācības ceļš tev ir bijis, neskatot, ka nedaudz ir iedots tās uzņēmējdarbības pamatzināšanas tieši Jelgavā tāds. Bet tas bija dzinulis, tas bija tāds, kas tev āķel, ka tas ir tik inčī, ka tu plāno, tu rēķini, tu skaties, kā sanāks. Ne visiem tas patīk. Jā, ir cilvēki, kuriem tas ir, un ir cilvēki, kuriem tas nav. Jo tā ir baiga atbildība. Jā. Uzņēmēju un politiķu darbs vispār ir sarežģīts. Es domāju, ka tu man vari piekrist viennozīmīgi par to, un tas mans jautājums ir tāds, vai ir kāds brīdis bijis tavā karjerā, kur tu vari godīgi atzīt, ka tu esi rīkojies egoistiski. Tu visu laiku saskaries ar spiedienu no vienas puses, no otras puses, un kā gaļas mašīna tev visu laiku maļ. Vai tu šobrīd vari atzīt, ka ir bijis kāds brīdis, kur tu rīkojies egoistiski uz savām pašu iecerēm? Es domāju, par to egoistiskumu var pārmest, es sev varu pārmest daudz, jo, kā teikt, katru svētdienu esmu baznīca, un es to arī sāku, ka Dievs piedod mans grēcīgās domas, vārdus un darbus, un tās manas domas, vārdu un darbu bieži vien jau to prīzumu, ko tu ieliec tajā centrā.
un tas egoisms kādreiz varbūt ir tāds vairāk nejaušs, bet kādreiz ir tāds arī, nu, piemēram, atkal atgriežoties pie armijas, armijā, teiksim tā, izdzīvot, es ceļšu padomju armijā, baigi grūti, ja tu neesi egoists. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka tā ir tāda izdzīvošanas skola. Jā, tev jābūt ir, nu, tādam, kurš māk par sevi aizstāvēt un lielā mērā uz sevi tādam vērstam, kad tajā posmā varbūt tas ir saprotam, bet kad tu tā kā esi no tā ārā, tas jau tev tās īpašības, nu, tā kā tu tur esi jau pieredzis, visu laiku par sevīm būt, pēc tam tu sāk traucēt. Ja tu sākt veidot ģimeni, sapazīsties cilvēkiem, ja tu paliec par tādu egoistu, nu, nekas jau nesanāks īsti. Un tāpēc, tā kā es esmu noteikti bijis, man tas ir traucējis, pēc tam vēlā pēc armijas, un es to esmu ļoti cīnījies un strādājis, lai mainītu. Vai to var mainīt? Var. Piemēram, nu, kaut arī tāda lieta, nu, kā armija iemācies runāt ne tikai skaistā, krievu literārā valodā, bet arī netērēt skaistākajā. Nu, tad veselu gadu pēc tam es tīri ārā savu valodu, lai man nebūtu nekāda slenga, nekādu šo te vārdu, jo tu jau nesaprot citādi. Tu var runāt tikai tādos trīstādīgos, divstādīgos, jo tev pretī, nu, tu nāk dažādas tautības. Es biju armijas daļā, kur bija 80% kaukāzieši, čečeni, dagestāņi, inguši, taģiki, kirgīzi, uzbeki un tā tālāk, kazahi. Un tur jau viņš par to krievu literāro valodu pat nesaprot bieži. Viņam tikai vienīgais to viņa valodu, kurā viņš runāja, tā lamlāža. Žargons un žargons. Tikai žargons. Tā kā faktiski var mainīt visu. Es domāju, ka, nu, jā, tas ir grūtāk, kādreiz tas ir pavisam grūti, bet esmu pārliecināts, ka Dievs tāpēc arī mums uzliek kaut kāds pārbaudījums, jo caur to jau mūsu gars aug. Gars dvēseli, tā pieredze, kas mums ir dzīvē, jāiegūst arī pieaug. Tieši ar pārbaudījumiem. Es piekrītu. Lielā mērā. Nu, ja mēs nedaudz pieķērāmies politikai un uzņēmēju darbībai, abi divi šie tavi amati ir cieši saistīti ar tādu atpazīstamību. Tu esi publikas centrā, cilvēki tevi zina. Nav tā, ka Jānis Vilnītis staigā pa Liepājas rožu laukumu un cilvēki nezina, kas ir Jānis Vilnītis. Kā tu pats jūties par šo atpazīstamību, vai tev pašam nav baila būt aizmirstā? Nē. Pilnīgi noteikti. Drīzāk ir tā, ka, protams, es neliekšos, bet nav bijis tā vienmēr, ka man atpazīst arī kā uzņēmēji. Tas ir kaut kā tā sanāca, tā lēnām no sākuma uzņēmums, Liepājas papīrs, tev viens padomju uzņēmums jāpārvērš, lai viņš izdzīvot, lai viņš mainās. Un es koncentrējos tikai uz to darbu, un tā lēnām nāca, ka kāds ieraudzīja, pamanīja, tur novērtēja. Tagad tā nav tā, ka tas uzreiz, tas tā, kā teikt, pat netīšām. Man nav nekad bijis mērķis, es būšu atpazīstams. Un tad vienā brīdī, kad tur jau vairāk uzticās, vairāk tev pamana, tad, piemēram, kas bija domas priekšsēdētājs, protams, tas ir cits laiks, ka tev atpazīst daudz. Un tad tā tiešām bija arī, kad tu ej pa veikalu, tu nesaproti, cilvēks te jums skatās, un es tā kā sveicinu, viņš tā ir turpina skatīties, un es nesaprotu, ko man darīt tālāk. Bet bieži vien atkal paši cilvēki sveicina, tad atkal patīkamāk ir. Kā ar to sadzīvot? Vai tev bija normāli to pieņemt, vai no sākuma, protams, atkal tāds kultūra šoks, kas notiek, kā man rīkoties, ko man darīt? Man liekas, galvenais nesadomāties, un mēs par to egoismu runājam, lai nesakāpja galvā, lai nav kaut kas tāds... Šajā laikā, jo es esmu nobriedis, un arī, kad es biju mērs, tas nav tā kā 20 gados. Tas, ko es stāstīju par 20 gadiem par to armiju, es arī biju zemesardzē 22. gadā. Tad vairs nebija man vairs tādas, teiksim, salīdzinoši, ka es to pirmo posmu armijā pavadīju. Tāda, kā teikt, egoistiska skats uz dzīvi. Tagad jau zemesardzē nostrādāju, pavadot tās pamata apmācības pilnīgi citām acīm un ar citu attieksmi. Vienkārši, bet kāpēc? Tāpēc, kad man jau vairs nav 20 gadu, es jau esmu nobriedis vairāk. Un tāpēc arī tā atpazīstamība vai kāda, man nav ne lāma trudas, vai es nesadomājos, paldies Dievam. Vismaz es tā domāju, ka es nesadomājos. Man drīzāk pat arī tas traucē, jo kādreiz jau gribās arī, ka tu kaut ko, tev neviens, tu ļauj tur kafejnīcā pasēdēt vai kaut kur nemanāms, kaut kur aiziet atpūsties.
Un es zinu, ka sievas vairāk pārdzīvo to. Par atpazīstamību. Jā, viņi saka, atkal tev tur. Un tā, jo viņi grib, zinu, kā aizvien uz kafēnīcu, mēs jau divatā gribam kādu vakaru pabūt. Bet, vai tā ir tā laimes atslēga, vai ne? Jo bieži vien cilvēki piecās pēc šīs atpazīstamības. Nē, noteikti. Noteikti. Nē, pilnīgi, tas ir lielākie maldi. Tas ir tāds lielākais fakes, ko var izdomāt, kad laime daudz kas vairāk, laime ir mīlēt. Tā ir tas, ka tu nekad par naudu nenopirksi. Tā ir īsta mīlestība pret otru pusīti, pret mammu, tēti, pret brāļiem, māsām, pret bērniem, mazbērniem. Bet es zinu, ka man ir draugs no bērnības, kurš jau tagad 22 gadus, kurš ir paralizēts pēc tādas avārijas slikts. Viņš man atzinās, ka viņš nav mīlējis savā mūžā, kāpēc piemin viņu. Un man liekas, tas ir briesmīgākais. Kad es teicu, nevar būt, kā, tur bijuši tik daudz piedzīvojumu visu, un tu saki, tu neesi mīlējis. Tāpēc, ja tu saki, kas ir laime, tad man laime ir, ka tā ir mīlestība. Pēc tam ir kaut kas nāk jau cits, bet tas ir tāds, kas ir, to nevar samānīt, nevar samalot vismaz ilgtermiņā. Nedaudz jau mēs pieskārāmies politikai, tad turpināsim ar politiku. Jautājums noteikti, kur šajā posmā to es ļoti daudz dzirdējis. Respektīvi, tu turpini kandidēt vēlēšanās jau ilgu laiku. Un tas jautājums ir tāds, kādēļ man būtu jābalso par tevi? Kādēļ Latvijas reģiona apvienībai ir jābūt? Biedrībai Liepainieki. Arī biedrībai Liepainieki. Es te pateikšu godīgi, katru reizi man tā iešana uz vēlēšanām atšķirusies. 2009. gadā, kad man pirmo reizi ievēlēja, tad es gāju komandā, kur es faktiski tā kā no malas pienācu klāt. Es nebiju tā kā tas centrs, bet es vairāk, tas centrs veidojās ap Gunvaldu Vēsmiņu un Tālvaldu Vēsmiņu. Un es biju vairāk tā kā tāds, kas tā kā pienāca klāt, jo man aicināja viņu aptīvu. Tālvalds Vēsmiņš bija tas, kas uzaicināja. Viņš teica, ka tu tāds kristīgs uzņēmējs, tev jānāk, tu zini, ka Dievs dod katram savus talants, un viņi jāliek lietā. Un es sākumā teicu, nē, bet pēc kaut kādas vairāk sarunām piekrītu. Un tā motivācija tajā laikā bija cita, kā es eju šodien. Vai kā es gāju, teiksim, tur kaut kāds iepriekšējās vēlēšanas. Man ir bijis laiks, ka es eju uz vēlēšanām ar vienu domu. Viss kārtībā. Kad domas priekšsēdētāju Uldu Sestu nomainīja, pateikt godīgi un atklāti var pateikt, tāds ir bijis arī mērķis. Šobrīd tāds mērķis nav. Šobrīd ir mērķis, kas jūt, ka pilsētai ir problēmas, kad vajag vadītāju saimniecības pieeju. Jo pēdējie 4 gadi daudz kas ir labs noticis, bet ir tādi projekti, kas jūt, ka nav saimnieks, kas viņus organizē. Un es tad vairāk es varu pārmest tieši, ka tā vara ir atdota izpildu direkcijai, izpildu varai, un tur ir tā pieeja, kā teikt, atkal negribās kādu, protams, pateikt, ka viss ir slikti, bet pārāk formāli, pārāk birokrātiski. Mēs uztaisam projektu, projekts ir vājš, pēc tam izsludinām iepirkumu būvniecībā, būvniecība tikpat vāja, un tā visu liepa. Ja tev būtu jāiet vēlēt, par ko tu vēlēt? Ko tu skatītos, ko tu ņemtu vērā? Es ņemtu vērā noteikti ideāls darbs. Nevis to, ko runāt jau vairāk mazāk esam iemācījušies. Es atceros, piemēram, mēs te par Rīgu runājām par Aināru Šleseru. Es atceros, ka viņš kā uzņēmējs tikko politiku sāka, ka bija grūti runāt viņam un izteikties. Viņš tēt iemācījies runāt ļoti perfekti un izgājis vairākas apmācības noteikti. Līdz ar to es noteikti runās neklausītos, bet es reāli skatītos, ko cilvēks dzīvē panācis. Vienalga, un pat neskatos, ka tur obligāti jābūt uzņēmēji. Nē, vienalga, tu vari būt ārsts, bet tu esi augstākais līmenis, ka tu esi mācējis to daru. Vienalga, kas tev ir uzticēts, vai tu esi skolotājs, vai tu esi sociālais darbinieks. Jebkurš amats ir labs, bet galvenais, ka tu esi tajā amatā sev parādīt. Lai nesanāk tā, ka es tagad skatos deputātu kandidātu saraksts, kā tur bija, darbs nav uzrādīts, viņš ir dzīves stila veidotājs. No reāli bezdarbnieks, bet viņš sev nosauc dzīves stila veidotājs. Es nezinu, man grūti būtu uzticēties tādam cilvēkam. Es gribu apstīties, labi, tu esi dzīves stila veidotājs, bet ko tad tu tādu esi izveidojis? Ko tu esi izdarījis savos,
tev ir 40 vairāk gadu, kas ir tie sasniegumi? Un, manuprāt, kad, ja tu ej kandidē uz vēlēšanām, tu vari Liepainieks pārstāvēt un aizstāvēt tikai tad, kad tev ir pieredze, reāli darba aiz muguras. Ja tādu nav, nu tad tur diez vai kas labs sanāk. Pār politikai un uzņēmēju darbībai tu esi arī vīrs, un tu esi arī tēvs. Kā tu savieno ģimenes dzīvi ar savu sabiedrisko darbību? Vai to var menedžēt tā labā stāvoklī, kad visi ir apmierināti, vai vienmēr kāds jūtās apdalīts? Man par maz. Kā tu to redzi? Es domāju, tā ir, kad vienmēr kāds ir apdalīts. Un reāli, būtībā pasakot, man šodien ir 9 amati. Bez tiem nosauktiem, kad tas intelekts izmet ārā, man ir vēl amati. Un es esmu gan Liepājas basketbola klubā padomē, jo es arī veidošu šo jauno klubu, jo iepriekšējām klubām radās problēmas. Es esmu Latvijas basketbola savienībā padomē un vēl. Kāpēc es to saucu? Katru to daru, es gribu izdarīt labi. Un tas prasa laiku. Un arī ģimenē vajag laiku. Un pagaidām tas izdodas menedžēt. Bet noteikti man jāsaka, ka to laiku es biju domas priekšsēdētājs, tad tos 3 gadus man ģimene noteikti cieta. Cietēja ziņā, kad es aizbraucu naktī un naktī es pārrados. Jo tā diena ir visa. Tev atbrauc prezidents ciemos, tev atbrauc ministrs ciemos, tev pašam jābrauc uz ministrijām, pašam jābrauc uz ārvalstīm delegācijās. Un tas ir tāds, kas varbūt es pa daudz sudaru, jo varbūt vajadzēja mazāk, bet es man ir tāds azarts, kad gribās sasniegt to rezultātu. Bet tagad mazliet ir tāds jau tāds, kā teikt, izsvērtāk uz to skatos, un droši vien arī kādā tādu pārlieku lielu dedzību, kas sadedzina, jau es vairs, kā teikt, nemestos iekšā. Tagad jau ir tā, ka es jau esmu iemācījies sabalansēt, bet jebkurā gadījumā ģimene noteikti ir pirmā vietā, un visi ar bērniem esmu izrunājies pēc tam, kad tas laiks par to domas priekšsēdētāju beidzās, un cenšos arī to atdot, ko laiku, ko es neiedevu tajā laikā, atdot atpakaļ, kopā kaut ko darot arī, kaut ko pavadot laiku. Tas atkal atgriežās pie tā briedumu, ko tu teici, briedums ilgu posmu gados rājot. To nevar tā iemācīties, tas pašam jāizdzīvot. Ja tu pats redzi, kā tās lietas sanāk, protams, tas ir sāpīgi, gudrs mācās no citu kļūdām, bet... Vai to var izdarīt? Bet, es to neesmu mazliet izdarīt. Gan jau kāds māk, bet man personīgi tas nav sanācis. Un man tā viena no īpašībām ir, kad esmu ļoti tendēts uz panākt. Es nemāku aiziet basketbolu spēlēt ar domu, labi, te ir stipri pretinieks zaudēs. Nē, es vienmēr nāku domu 0-0, mēs uzvarēsim. Un arī jebkur darot, vai tas būtu uzņēmēja darbībā, vai tas būtu kaut kā crossfit, tagad es basketbolu vairs nevaru spēlēt ceļu problēmas dēļ, es esmu crossfit pārgājis. Arī tieši tas pats, kad tev atkal gribās kaut kādu motivāciju, tev vajag sasniegt kaut ko, vai tu sacensties ar kādu. Un tas kas agrāk ar to būtu grūtāk, tagad būtu 55 gados sakies, jo esmu varbūt vairāk iemācījies, ka nevienmēr vajag skriet uzvarēt, ka kādreiz ir tas pats process, ir foršs, ko var izbaudīt. Ja, dzirdot to, ko tu saki par panākumiem, es domāju, tas tevi ieliek tādā slogā, ka tu visu laiku esi tādā burbulī, ka tev ir jāskrien, jātiecās, jādarbojās, un kā tu atpūties, vai tu vari vispār atpūsties tā pilnvērtīgi, izslēdzot ārā savu galvu, vai arī, kad tu aizbrauc mājās, tu domā par darbu, tu schēmo, tu plāno kaut ko, jo tu taču esi tendēts uz panākumiem, un, manuprāt, tad ir jābūt tādā 100% fokusā, lai visu laiku tiektos uz panākumiem, ir konstanti jādomā par panākumiem. Lielā mērā, lai, teiksim tā, ļoti atkarīgs, kādās ģimenēs mēs esam auguši, kā mēs esam dzīvojuši, un tas ir kaut kāds burbulis, ko mēs bērnībā nonākam, kā mums Dievs ir licis vai nozīmējis. Un tas, var teikt, mans burbulis, man ģimene bija, kad es gribēju pierādīt. Es gribēju pierādīt, ka var kaut ko vairāk. Mums ģimenē nebija neviens, arī man brāļi nepabeidz, diemžēl, augstskolu. Un tas bija viens, ko es gribēju pierādīt. Un pēc tam katrs nākamais, tas līdz ar to bija tāds iekšējs dzinuls,
ka mēs varam vairāk. Un tas lielā mērā bija tāds motivators, jāsaka, kā ir. Un tas lika koncentrēties, un tas arī iespējams deva to iespēju kaut ko panākt, sasniegt arī. Bet šobrīd jau, kā teikt, nāk tā gudrība dzīves vairāk, kad tu saproti, ka tev nevajag viss iespējamos laurus, viss iespējamās uzvaras, ka kādreiz var priecāties pa pašu procesu vien, bet līdz tam ir jānonāk. Kad man tas ir prasījis ilgu laiku, es pieļauju, kāds varbūt, pieņemsim, varbūt Porziņš jau bauda, tagad basketbolu tāpat jau, bet uzvara būtu nav svarīga. Varbūt. Grūti pateikt, tas jāatrast. Jā, viennozīmīgi. Bet kādā ziņā man tas ilgu laiku bija, ka man vajadzēja sasniegt, un ko es daru. Arī par nos priekšsēdētāju. Ja es tur esmu nonācis, es gribu izdarīt labāk. Jā. Un tas arī, tāpēc arī bija tik maz mājās un tik daudz darbā un visur kur. Bet atgriežoties pie ģimenes, pārmet, nepārmet. Kā sadzīvojāt ar to? Tajā laikā, kad mēs bija domas priekšsēdētājs, man nepārmet. Bet tad, kad es nebiju, tā man bija saruna ģimenē. Un man visi ģimene, ne tikai sieva, bet visi bērni, gan, kas teica, man ir 5, jau 2 bērni, kam ir arī bērni, kur jau man ir 4 mazbērni, gan arī jaunākie, ka viss kā viens teica, ka viņi priecājās, kad es neesmu atkal domas priekšsēdētājs, kad es būšu vairāk ar viņiem kopā, ka es varēšu vairāk laika veltīt. Un tad tajā brīdī es sapratu, ka es kaut ko esmu darījis nepareizi. Kamēr es biju, visi redzēja, ka es tajā esmu visā iekšā, un neviens negribēja traucēt, es atbalstu. Protams, paldies ģimenei, tad man neviens nav pateicis, izrakstījis no mājas grāmatas. Kā tev ir ar uzdevumu uzticēšanu? Vai tev sanāk ar deliģēšanu tieši tā? Vai tu gribi izdarīt pēc savas perfektās skalas visu, jo tu neuzticēt citiem, ka viņi arī var izdarīt savā mērā perfekti? Uzņēmēji tā. Un Liepājā īpaši tu nemaz neko nevar panākt, ja tu neusticies. Deliģēt noteikti ir jāmāk, es to esmu iemācījies, bet tas, kas mani varbūt, kad, kā teikt, man patīk ne tikai deliģēt, bet pēc tam arī paskatīties, kas sanāk. Negribu teikt, ka gluži kontrolēt caur tādu neusticēšanos, tā nē, bet vai sasniedz rezultāts. Un tā kā man nav problēma deliģēt, bet man ir problēma tad, ja tā deliģēšana netiek izmantot tā kā vajag. Skaidrs. Un tad mums nevienmēr visi iet gludi, tad kādreiz arī, kādreiz kāds cilvēks iespējams jānovāja. Bet bez tā nevar? Ne. Jā, ja netiek galā, es pilnībā piekrītu, ka cilvēks ir jāmaina. Ja nav sasniegt mērķi, rezultāti kripoji, kā tagad saka, kas ir tāda atslēgas lietas, ko mēs esam izvirzījuši, kur bija mērķis to sasniegt, to var vienreiz saprast, otrais piedot, bet tik kaut kāds brīdis saka, nē, tev ir labas īpašības kaut kam citam, bet šis darbs jāļaut citam darīt. Arī tu kā uzņēmējs, uz ko tu skatītos priekš jaunajiem darbiniekiem? Kas būtu tās viņu svarīgākās īpašības, lai tu viņus šobrīd pieņemtu darbā? Piemēram, ja es šobrīd ietu uz Liepājas papīru, uz ko tu skatītos? Kas man būtu vajadzīgi? Es jau tagad skatos. Es tagad ļoti, viena no lielākām problēmām Liepājas papīrā ir tieši darbinieki. Kāpēc problēma? Tāpēc, ka mēs joprojām attīstamies, mums uzņēmā kāds arī iet pensijā, pēc ar to tā nomaiņa visu laiku nepieciešama. Un uz ko es skatos, uz to vēlmu strādāt. Tas, ka tu esi kaut kur jau strādājis, tas ir labi, bet tagad vairs nevaru skatīties, kā agrāk 20 gadus atpakaļ skatījos, lai pēc iespējas vairāk, lai pēc iespējas mazāk tu esi mainījis darbus, lai pēc iespējas ilgāku laiku tu strādājies vienā uzņēmumā. Jo tas parāda to, ka tu neesi tāds apkārt skraidītājs. Tagad to vairs nevar skatīties, jo tagad ir modē pamēģināt tur 2 gadu viens darbs, 2 gadu otrs darbs, bet tagad, tāpēc es vairāk fokusējos uz to, kad jau tās pirmos 3 mēnešus es ļoti vēroju to cilvēku un prasu visiem pārējiem, arī lai to pašu dara, kāda ir attieksme par darbu. Vai tu esi šancētājs, vai tu esi vairāk kāds runātājs tikai, vai tu saka, ka visi ir slikti, bet pats neesi gatavs roku pielikt. Ja tu nebaidies darbu, ja tu esi darītājs, ja mēs vispār iemācīs. Tā kā viss ir, jo augstskola arī, tas ir tikai tās posms, ko tu esi pārvarējis, pa lielam tulkos es pēc augstskolas esmu ņēmis, viņa nav pie manis mācās no jauna.
Tā kā man vienalga jāiemāca tev zināšanas, kur būs vajadzīgs tieši pie manis strādāt. Skaidrs, nedaudz savādāks uzskats, jā, ar ko esmu saskāries tieši par to, ko tu minēji, kad ir svarīgi būt vienā darbā ilgāku laiku, un tad tu pagriez otrādāk, savādāk to bildi. Bet man patīk, ka mēs tā lēkājam par tēmām, un no vienas no politikas uz ģimeni, un no ģimenes uz politiku, un pašā sākumā es minēju, ka tev ir spēcīgi balstīts vērtības. Vai tu vari arī nedaudz padalīties par savām vērtībām? Kas ir tā vērtību skala, pēc kuras tu dzīvo? Tagad varētu baigi īsi varētu pateikt. Ja Dievs ir tavā dvēselē, tad otram ļaunu nevēlē. Tas, protams, baigi īsi, bet pa īstam tā arī ir, kad ko es pats cenšos iemācīties. Jo tā dzīve jau parasti tev ievelk tādā azartā, arī kādreiz kādās dusmās vai agresijā, un iemācīties ar to tikt galā, kad novērtēt arī to otru cilvēku, lai kāds, viņš tev liekas varbūt pretinieks, viņš tur ir, nezinu, slikts, tev liekas, ka viņš ir slikts. Tu mēģini izprast, un beigās tu saproti, kad nav kā. Un beigās kad viņam var palīdzēt. Un par tām vērtībām, manas vērtības, paldies Dievam, nav mainījušās, jau kaut kāds 30 gadus apmēram. Kārtīgi nostabilizējušās, vai? Kamēr tas nonāca uz viņām, tā jau kas nostabilizējušās. Tā ir mana ģimene, tās ir vērtības, kas ir balstīts patiesā ticībā, bet es teicu, es vienmēr gribu nošķirt baznīcu no ticības, vai nedod Dievs reliģiju no ticības, ka tās ir tomēr atšķirīgas lietas, bet tā īstā ticība, ko Kristus māca, tā ir savu mīlestību. Un, ja mēs to saprotam, tad tev ir vieglāk ir uz daudz ko paskatīties, arī uz tām negācijām, arī uz to, ja kāds tev kādreiz ieļauno. Piemēram, man bija šodien saruna cilvēku, kas man Facebookā visu laiku tikai slikti raksta. Bet tam, kritizētāji tā divas daļas. Ir tādi kritizētāji, kas ir argumentēti kritizē, vērts viņus ieklausīties, un ka viņš un ļauni tiešām nevēlē, iespējams, tas tev palīdzēs. Un tā ir tā kritizētāja, ka tev liekas, ka viņa pamutnā ārā tas, kas ienāk pa citu galā ārā. Un tev nekā vērtība nav. Apmēram saprot to bildi. Tur ir tikai visi slikti, visi ļauni, un tu neko nevar paņēmt. Un to viens tāds kritizētājs, kas man sociālos tīklos, kur es visur jau viņu nobleķējis, jo tad nekā vērtīgi nav, piesēdās pēc vienas sapulces, man tagad tur cilvēki daudz, mēs par biblioteku jau runājam, pieziešos man blakus, un tur es jau domāju, man iekšā jau viss vārās, un tajā brīdī ļoti svarīgi, ka atceries, mēs jau visi esam cilvēki. Un tad tu saņemies, tu viņā vari uzklausīt, ieklausīties, un īstenībā ir kā, kad, ja tu spēj kam pārstāvēt, arī tas otrs cilvēks maina. Un arī viņam tas no sākuma tas ļaunums agresija pārvēršās, jo viņš sāk saprast, kā tā viņa patiesībā ātri arī izkūp. Savā veidā parādīt mīlestību tajā nedā. Ja tas nav jābūt, tu ieķerās ar kaklu, bet ar tādu, kā teikt, būt iekšēji mieru, arī nav, ja tur nekas jātēlo. Jā. Bet tev nav uzreiz jāpat deguni jāsat, ka tu vari vienkārši uzklausīt viņu, mēģināt atbildēt arī atklāt, kā tu to domā, ja tu vari saņemties. Kādas 3 tavas dzīves izvēles ir bijušas vislabākās un 3 vissliktākās? Ja tu tā paskaties atpakaļ gan karjerā, gan ģimenē, varbūt tu tā vari salikt pa plautiņiem, jā, šo es zinu, šī bija 1. vietā, šī bija 2., šī bija 3. Vai tev šobrīd nāk prātā? Viena izvēle noteikti ir mana sieva. To es laiks atgādinu, par to es priecājos, jo tā ne tikai man bērnu māte, bet tā ir man mīlestība, un tas ir viss saturs, tāds tavs palīgs, tuvākais draugs un vispārējais. Tā ir, par ko es priecājos. Otra izvēle noteikti tā, ka es izvēlējos dziļāk iet baznīcā. Manā gadījumā Annas baznīcā, bet tas būtu katram savs. Tā kā, kas vēl man noteikti tas pagrieziena punkts, varbūt tāpat, ka es pēc augstskolas, es pat teiktu ātrāk, tas bija tā izvēle pēc armijas, jo līdz armijai bija jūras ceļiem, tur godīgi sakot tāds jau balansē uz tādu robežu ar labo ļauno, 18-20 gadu periods,
un ka pēc armijas bija tā apņemšanās, bet tas bija pateicoties tiem padomu laika komandieriem, jo tur nebija viss slikti, bija arī forši, kas pateica, jūs esat 3-0, un jums jāparāda, ka jūs neesat. Jā. Un tā man izvēle bija, nē, es darīšu, strādāšu, mācīšos un pierādīšu, ka es neesmu. Tagad tās ir tās 3 labās. Jā, un pārējot uz negatīvo aspektu. Negatīvo, kas sliktās, tas kļūdas manas. Jā, kļūdas tieši. Man jau kļūdas tik daudz, ka nevar saprast, kuras ir 3. Kļūdas. Bet nevar jau divu viņām, vai ne? Nē, nu, tad viss dzīve no kļūdām sastāv. Nu, tās ir vairāk vilšanās, vilšanās cilvēkos varbūt. Bet atkal no otras puses, nu, tā atkal bija pieredze. Ja vienalga, ko gadījumā es ar tādu nesauktu. Vienīgais, kur es tiešām nožēloju, kad ko es labprāt arī mainītu, kad ir tas, kas teica, tas trakais laiks, 18, 20 gadi, kad bija tādi brīži, kad man bija jābūt tādam savaldīgākam un kad tādam lēnprātīgam. Kad bija pārāk tāds ātri aizsilos, un tas man deva arī tāds dziļus, teiksim, brūcis. Nu, tas, ja kaut ko es nožēloju, tad kad es būtu varējis mācējis būt mierīgāks un līdzsvarotāks.